vai ieguldīšanai un trēdošanai pamatā ir veiksme. Šeit, protams, vienmēr būs divas skolas. Viena no tām teiks, ka ne, viss 100% panākuma atslēga ir smags darbs, meistarība, spēja analizēt trendus, spēja būt psiholoģiski stabilam un visas pārējās lietas. Un īstenībā, ja jūs pastīsieties uz finanšu tirgiem jebkurā brīdī, jūs redzēsiet kādu, kam būs ļoti, ļoti paveicies. Kaut vai paņemsim tos pašus pēdējos 4 gadus, kur cilvēkiem būs aktuālāk. Jūs būsiet dzirdējuši vienmēr par kādu, kas ir nopelnījis ar kriptovalūtām. Jūs būsiet dzirdējuši par kādu, kas ir nopelnījis kaut kur nopērkot vai varbūt pat izveidojot kādas tehnoloģiju kompānijas. Varbūt būs kāds, kas ir, es nezinu, līdz 2022. gadam bijis veiksmīgs ar kaut kādiem nekustamiem īpašumiem. Jūs vienmēr kaut ko tādu dzirdēsiet, un tie cilvēki, kas to izdarīs, vienmēr teiks, ka viņi smagi strādāja, viņi daudz ieguldījās, un vispār tas ir tikai viņu asiņas sviedru un asaru rezultāts. Bet redziet, te ir otra puse. Otra puse saka tā, ka, es jums pateikšu 2 tādus labus piemērus, kā viņi to pamato. Pirmkārt, ja pietiekoši daudz pērķīti rakstīs pie pietiekoši daudz datoriem, kāds uzrakstīs Šekspīru. Respektīvi, pie pietiekoši daudz piemēriem būs ekstrēmi panākumi. Vai otrs variants ir metot monētu pietiekoši ilgi, būs kāds, kas uzmetīs ciparu vai ģērboni, 20 reizes pēc kārtas. Vienkārši metiet monētu, 100 000 cilvēku metīs 100 000 reižu monētu. Kāds būs super labs monētas metējs, kas varēs lielīties ar panākumiem, cik labi viņš met monētas, un tad viņš varēs rakstīt grāmatas un biogrāfijas par to, kā viņš jau bērnībā agri sāk mest monētas, viņam bija daudz darba, bet brīvajā laikā viņš atrada laiku savam talantam, un viņš katru vakaru centās mest monētas, un tad beigās viņš atrada labu veidu, kā viņus mest, un tad viņš gāja pie investoriem, lai viņam dod naudu un atbalsta viņu monētas mešanas skilā, un jūs sapratāt domu, ka viņš kļuva par slavenu monētas metēju. Jā, tas izklausās šausmīgi trūli, bet īstenībā to daudz grib skeptiķi pateikt, ka arī metot monētu jums var paveikties. Tāpēc, ja teiksim 100 000 investoru, kas iegulda 10 000 akcijās vai kaut kādos altcoinos, vienmēr būs kāds, kas būs to izdarījis dēļ veiksmes. Un kas ir vēl specifiskāk, kad vienmēr būs noteikts aktīvu klases un noteikti sektori, kas kādā brīdī kāps. Jebkuros 2-3 gadu griezumos būs kaut kas, vai tās ir izēvielas, kas uzkāpja. Atcerieties, 2021. gadā bija ļoti strauji kaupums tehnoloģijām, un tie, kas ieguldīja tehnoloģijās un fintechos, bija uz pirmajiem sarakstiem, ka viņi ir ļoti daudz nopelnījuši. 2022. gadā sākās karš un bija enerģētikas krīze, un viss, kas nodarbojās ar kaut kādu veidu enerģētiku, bija zvaigznes. Un tad, kāpēc? Tāpēc, ka viņi bija gudrāki? Nē, tāpēc, ka viņiem piederēja konkrēti aktīvi, un konkrētajā brīdī tie aktīvi uzcēlās vērtībā, un viņi par to paliks slaveni, un tas ir viss. Tāpēc skeptiķiem ir savs arguments, ka konkrēti vienmēr būs brīži, kad kāds būs rokkzvaigzne. Un skatieties, piemēram, būs, piemēram, cilvēki, kas ir pilnīgi apsēsti ar tehnoloģijām. Viņi visu mūžu iegulda tehnoloģiju kompānijās, pēta mazas tehnoloģijas, iegulda, bet gads 10-15 vispār nekas nenotiek, un viņi īstenībā tur deldēs savus bikses kaut kādās slētos ofisos vai kaut kādās savos mājas pagrabos un stāsta sazvērstības teorijas. Bet vienā brīdī tehnoloģija kompānijas iziet cauri jumtam, kā saka, un viņas kāpja 10 vai pat 100 reižu. Un tad tie cilvēki, kas kādreiz bija vienkārši entuziasti, par kuriem neviens nezināja, vienā brīdī stāvs kļūst miljonāri. Un tad, kas ir, viņi ir palikuši fenomenāli gudrs rokkzvaigznes, vienkārši vai viņiem paveicās. Tas ir labs jautājums. Jo īstenībā šis piemērs, ko es tikko pateicu, bija ļoti labi attiecināms uz kriptovalūtām kādā 2017. gadā. Jo pirms tam par kriptovalūtām kaut kādiem tīriem interesējās kaut kādi dīvaini geeki un kaut kādi ārkārtīgi liela fanātiķi kaut kādās tur kripto pasaulēs. Bet pēkšņi bija tā, ka viņiem bija pārsimts tur bitkoinu vai pāris tūkstoši etīrium, kas vispār maksāja apmēram datoru vērtībā. Un tiem aktīviem pēkšņi bija miljonu vērtību. Viņi no nekurienes viņi kļuva par miljonāriem. Tāda laika ik pa laikam gadās. Un daudz, kas nopietni piet finanšu tirgiem, tāpēc tādiem panākumiem nepievērš uzmanību. Tāpēc te ir teorijas. Viena teiks, ka viņi ir ģēniji, otrs teiks, ka tās ir muļķības. Bet, kur tad ir patiesība? Es teikšu tā. Manā skatījumā, kā vienmēr parasti, patiesība ir kaut kur pa vidu. Jo
Es nepiekrītu uzskatam, ka veiksmi un apstākļu sakritība pateiks, vai jūs esat veiksmīgs. Bet tā var spēlēt milzīgu lomu. Veiksmē finanšu tirgos ir, teiksim, 50%, vismaz, varbūt es teikšu pat vairāk kā 60% no jūsu panākumiem, jo jūs varat veikt labāko ieguldījumu analīzi uz pasaules un darīt visu, ko jūs gribat, bet ja tirgiem nebūs likviditātes un entuziasma, nekas nekāps un jūs neko nenopelnīsiet. Bet no otras puses ir jābūt kaut kādam meistarības līmenim, lai atšķirtinātu graudus no pelēkām. Ja vienkārši mest monētu vai vienkārši mest šautriņus un teikt, ka tā ieguldīšana būs laba, izdarītos neko labi nebūs. Jo tomēr pareizi principi, pareizi pieeja var jums dot vismaz paredzamu un drošu rezultātu. Tā ir tāpat pasīva ieguldīšana. Un tā būs daudz labāk nekā nekas. Jo vienkārši piemērs. Skatieties, ja jūs ieguldīsiet uz savu roku katru otru dienu kaut ko pamainot, kaut ko tur meklējot un darot uz entuziasmu, jūs garantējoši pazaudēsiet naudu. Ja jums nebūs vispārēji principi, kā ieguldīt, jūs vienkārši visu to zaudēsiet. Vienalga treidojiet, ieguldot, darīt jebko. Bet ja jums ir kaut kādi pamatprincipi par ieguldīšanu vai treidošanu, jūs vismaz nopelnīsiet. Jūs vismaz tiksiet uz priekšu labāk nekā depozīts. Tā kā tas ir viens argumentēts fakts. Otrs ir tāds, kad ir daudzi investori, kas ir nopelnījuši naudu, kas ir stipri labāk nekā ieguldot akciju indeksos. Laika posmā un metodē, ko nevar izskaidrot ar veiksmi. Nu, protams, ja, teiksim, jūs salīdzināt kaut kādu 5 vai 10 gadu griezumu akciju tirgos, un tajā brīdī, teiksim, ir ļoti strauji to pašu manis pieminēto tehnoloģiju kompāniju kāpums. Kāds teiks, ka viņš ir veiksmīgs tikai tāpēc, ka tās akcijas, kas viņam piederēja, bija sakratušas labā tirgus ciklā. Un nevar tāpēc to salīdzināt ar pateikt, ka viņš ir veiksmīgs investors. Bet tajā pat laikā ir investori, kas ir pelnījuši labāk nekā akciju indeksi, gadu desmitiem no vietas, pilnībā nekorelējot ar to, kāda ir kopēja ekonomika vai akciju tirgus tendences. Un tad jautājums ir, ko dara šie investori? Nu, šeit ir kaut kāda, es teikšu tā vairāk labi piemēri. Nu, tas pats Warrens Buffets ir zināmākais piemērs, bet Warrens Buffets faktiski šo monētas mešanas teoriju apskaidroja savādāk. Viņam bija tāds darbs, kurš, ja nemaldos, saucās Super Investors of Benjamin Grahams un David Dotswell, jeb respektīvi viņš un vēl vairāk value investori bija salīdzināti kā pretnostatījums tam, vai tirgu ieguldīšanā ar veiksmi. Ko respektīvi tas darbs apskatīja? Viņš apskatīja Warren Buffetu un vēl, ja nemaldos, 5 vai 6 investors, kur visi strādāja pēc value investing principiem, ko teica Benjamins Grahams, un šie principi diezgan kapitāli pārspēja kopēju akciju indeksu. Nu, protams, tas bija sarakstīts kaut kādās 70. un 80. gados, bet tas bija piemērs, ko ārkārtīgi grūti izskaidrot ar monētas mešanu, kad vienas ieguldījums skolas, viena mentora audzēkņi nesaistīt viens no otra gadiem pēc kārtas nopelnīt daudz vairāk nekā tad, ja viņi vienkārši ieguldītu naudu indeksos. Tas ir viens piemērs. Otrs piemērs ir tādi investori, kas seko trendu sekošanai, tā sauktie global makro hedge fund, kuriem daudziem ir ienesīgums, kas ir stipri labāks par kopēju akciju ienesīgumu, un viņš pilnībā nekorelē ar nekādiem ekonomiskajiem vai akciju cikliem. Un tad ir tādi uzņēmumi kā Renaissance Technologies, ja nemaldos Renaissance Technologies, kuru ir dibinājis tāds cilvēks kā Jamie Simons, kas ir veiksmīgākais hedge fund menedžers visu laiku. Vai tādi kā D.E. Shaw, kas dara līdzīgas stratēģijas, kas saucās statistiskā arbitrāža un tam līdzīgas lietas, kuri acīm redzami pierāda to, ka liels intelekts un liela resursu izmantojuma pareizi var sasniegt labus rezultātus. Un tāpēc, ko es te varu teikt? Tirgi nav monētas mešana, bet, lai pārspētu tirgus, ir jādara daudz kas vairāk un daudz kas cits, nekā vienkārši skatīties uz banāliem tehniskās analīzes indikatoriem, kaut kādām trendu sekot, kaut kādām support and resistance lainēm, jeb atbalstu un pretestības līnijām, kaut kādām cenām, lasīt ziņas un treidot pēc ziņām un skatīties lineāri kaut kādus lielāko pasaules uzņēmumu gadu pārskatus un censties izsecināt, vai Tesla būs labāk nekā Nvidia. Tās visas vispārējais pieejas, ko jūs varat izlasīt 5 minūtēs katrās ziņu portālos, vienalga, vai jūs runājat par tradingu un tur meklēt iemeslus, kāpēc tur Bitcoin halvini celtos vai kristos cenas vai kaut ko tam līdzīgu, tas nestrādās. Vienkārši analizēt lielus uzņēmumus un censties pārspēt 100 000 citām lietām nestrādās.
jāatrod kaut kāda leņķa vai specifisks pieejas, kā to izdarīt. Un šis jau ir pavisam cits temats, un šeit ir ko darīt. Bet, ja jūs to gribat zināt, pasakojiet man cits reizes, jo tas ir cits topiks citām reizēm. Bet pie tā mēs kaut kad atgriezīsimies. Stay tuned!